mani sauc Anna, un esmu no komandas atpakaļ pie saknēm. Oficiāli mūsu komandai ir tikai 2 biedri palikuši, tā ir Zelma un es, bet veselības apstākļu dēļ Zelma šobrīd atrodas mājās, bet viņa klausās mūs tiešraidē un nodod sveicienu visiem klātesošajiem un arī žūrijai. Tātad, pirmkārt, es gribētu atgādināt mazliet par to mūsu ideju, kuru mēs izvirzījām pēc pirmās konkursa kārtas. Mūsu galvenā doma bija attīstīt meža nozari caur izglītību, zinātni, patentiem, uzņēmēju un pētnieku sadarbību un ražošanu. Pārsvarā mēs palikām pie tās pašas domas, tikai mazliet viņu izdarījām plašāku. Tātad mūsu vīzija ir veicināt Latvijas ražojošu nozaru ilgspējību. Domājot par to, kāds ir efektīvākais un ātrākais veids, kā mūsu valsts varētu sasniegt vispārēju labklājību, nospriedam, ka tas ir veicināt Latvijas ražojošu nozaru attīstību caur zinātni. Būtībā pamatproblēma, ko mēs saskatām, tas ir akadēmiskas un uzņēmēju darbības jomu sadarbība. Tas sadarbības trūkums, ko mēs ar saviem lēmumiem vēlētos veicināt tādējādi, iegūstot zinātniski pamatotos un inovācijām balstītas ražotnes attīstību. Es domāju, ka visiem mums tā klātesošiem ir skaidrs, ka valsts nevar attīstīties un būt konkurētspējīga starp citām valstīm, ja valstī nav attīstīta ražošana. Bet tad rodas jautājums, kas ir jāražo. Mums vienmēr ir jādomā, ka jāražo visa efektīvāk, progresīvāk un ar skatu uz nākotni. Tāpēc ražošana ir jāpievēršas arī uz zinātni. Un bez inovācijām produktīvai ražošana nav iespējama. Tāpēc šeit ir attēlots tas zobrats, kurš virzina visu ekonomisko attīstību valstī. Mūsu doma bija piedāvāt valstī fokusēties tieši uz tām nozaram, kuras jau ir pierādījušas sevi, ka spējīgas ražot. Un viena no tām nozaram ir meža nozara. Šeit jūs varat redzēt skaitļus, kuri pierāda, ka patiešām šai nozarei ir potenciāls. Un ja mēs attīstītu zinātni kopā ar uzņēmēju darbību šajā nozara, tad varētu redzēt rezultātus ekonomiskā uzplaukumā. Bet viss balstās uz 5 daļām, kas ir, tas ir zinātne, izglītība, zinātne un pētniecība, uzņēmēja darbība, finansi un valsts lēmumi. Tāpēc mēs izskatījām dažas problēmas nozarēs. Pirmā ir problēmas izglītības sistēmā, ka galvenais es gribētu atzīmēt to, ko arī mums ieteica daži pētnieki, ka skolēni, kuri atnāca uz augstskolām, viņi nav piemēroti sagatavoti, viņam trūkst to zināšanu, ir tīpaši eksaktējas zinātnes, matemātika, fizika un ķīmija. Otrā ir problēma, ir novecošanas ar mācību spēkiem. Šobrīd vidējais vecums ir 65 gadi mācību spēkiem augstskolās. Tas nav normāli, jo, diemžēl, tie pasniedzēja veselības dēļ vai valodas zināšanu dēļ nevar labi pasniegt mācību materiālu, ar ko arī, no kā arī cieši zinātne. Šeit jūs varat redzēt mūsu piedāvātus risinājumus, kuri arī ir aprakstīti mūsu iesniegumā. Ja jums rodas kaut kādas neskaidrības, jūs varat jautāt, bet kopumā mēs piedāvājam attīstības internacionālo starpvalstu sadarbību, atbalstīt jaunos zinātniekus un pasniedzējus, ieviešot kaut kādas stipendijas studentiem, un līdz ar to arī, lai nebūtu tās novecošanas. Un šeit ir arī piedāvāti lēmumi, kuri arī ir aprakstīti, un vēlāk es vēl parādīšu tos lēmumus vēlreiz un mazliet nokomentēšu. Nākamais ir problēma zinātne un pētniecība. Novecošanas arī ir starp tā lielākajām problēmām pētniecībā, jo šobrīd tie pētnieki, kuri strādā dažādas jomas, ir arī
aiz 65 gadiem, un dažreiz arī nepaliek to zināšanu, kurās viņiem ir. Tas zināšanas nepaliek jauniem cilvēkiem, un tas vienkārši var ar laiku pazūst. Tāpēc ir ļoti svarīgi risināt šito problēmu. Un šeit arī ir mūsu risinājumi. Atkal ir ļoti svarīgi zinātne veidot starptautisko sadarbību. Pētniekiem jāpiedalās starptautiskas konferencēs un jāpublicē žurnālos. Un arī lēmumi, par kuriem arī vēlāk tiks minēt vēlreiz. Un tad problēmas uzņēmēja darbība var izšķirt divas galvenas problēmas. Tas ir tas, ka zinātnieki paši nav gatavi komercializēt savus pētījumus, nav gatavi strādāt pie tās biznesa puses izgudrojumiem. Un otrā problēma ir tā, ka paši uzņēmumi nav gatavi ieguldīt naudu pētniecībā. Un pēc statistikas katru gadu ieguldīta nauda pētniecība samazinās. Šeit jūs varat redzēt arī mūsu risinājumus. Mēs piedāvājam magistrantu un doktorantūras grādu ieguvējiem pasniegtas biznesa pamatus, lai viņi zinātu, kā strādā tirgus, kā viņam jāmāk pārdot sevi un savu ideju, lai to pētījumu varētu pēc tam komercializēt. Kā motivēt uzņēmumus atbalstīt pētniecību? Tas ir valsts var uzlikt nodokļu atvieglojumu uzņēmumu, kur iegulda naudu. Tāda pieredze jau ir Lietuvai, ko mēs lasījām, un tā diezgan veiksmīgi darbojas, kā arī dažās valstīs dzirdēts, ka valsts līdzfinansē tādus uzņēmumus. Palikuši 3 minūtes. Paldies. Šeit jūs varat redzēt lēmumus. Kopumā mēs visus lēmumus sadalījām uz divām daļām. Viena lēmuma ir saistīti ar finansēm, un otri lēmumi ir saistīti ar izglītību un zinātni. Kopumā mēs piedāvājam sadalīt visus finansējumu, fokusēties tieši uz tām nozarām, kurām ir potenciāls, nevis visu kopumā. Termiņš, kurai ir jāpielieto visi tie lēmumi, tas ir pēc SAP principa, as soon as possible, jo pētniecība tā ir tādā nozara, kura nedod rezultātus uzreiz, tāpēc jārīkos pēc iespējas agrāk, un cerams, ka 2030. gadā jau būs redzami rezultāti. Atkal minēšu, tie ir resursi nepieciešami, skaidrs, ka ir finansiāli resursi, kā arī cilvēku resursi, un mūsu piedāvāt lēmumi ietekmē skolēnus, studentus, esošos un topošus zinātniekus, uzņēmējus, valsts un kopumā visu sabiedrību. Mēs ieguvam 3 atsauksmes no 3 dažādiem cilvēkiem. Pirmais, tas ir Jānis Magaznieks, kurš ir jaunais pasniedzējs Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Otrais ir Ilja Sakalovs, viņš ir uzņēmuma vadītājs Baltikola terminālā. Un trešais ir Mārtiņš Gaigals, Latvijas valsts mežu strateģiskas attīstības vadītājs. Mēs arī gribam izteikt pateicību šeit minētajiem cilvēkiem, kuri ir pētnieki un zinātnieki, un kuri arī atbildēja uz mūsu jautājumiem, un arī mūsu mentoram. Paldies par uzmanību!